Labdien, televīzijas skatītāji! Mēs sākam jaunu rubriku 4. josla. Un šajā rubrikā mēs taisam eksperimentu, kā ir izdevīgāk braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai pa riteņbraucējiem domāto īpašo velo infrastruktūru. Un tāpēc šodien esam sarunājuši labākos velobraucējus Rīgā. Protams, tie ir velo kurjeri. Un no viņiem esam arī sarunājuši šo karti, kur mēs varam redzēt visus Rīgas velo kurjerus un arī divus kurjerus, kuri mums ir tieši šim eksperimentam, un viņiem uzdevums būs sekojošs. Viņiem ir jānogādā sūtījums no Zirņu un Valdemāra ielas krustojuma līdz arhīvam. Baiba pie Zirņu ielas iedos viņiem sūtījumu, un jānogādā tas ir līdz arhīvam Sloks un Kalnciem ielas stūrī. Baiba tūlītās izstāstīs, kāda būs noteikumi. Un tā, mīļie skatītāji, tiešām viesturam taisnība jāsaka. Ar mani kopā ir divi labākie velobraucēji, un tie labākie velobraucēji, protams, vienmēr ir velo kurjeri. Jāsaka, eksperimentu mēs tūdaļ arī uzsāksim. Šeit man lūk ir divas aploksnes, jeb uzdevums, kurš tad būs jāizpilda, un jāteic, uzdevums būs diezgan sarežģīts vai reizē arī viegls. To mēs noteikti pārbaudīsim un uzzināsim arī, kad maršruts tiks veikts. Šobrīd mēs atrodamies uz Valdemāra un Zirņu ielas krustojumu gandrīz, bet tepatās uz Valdemāra ielas, kur skaidri redzam, sākas arī tās augtais velo celiņš. Bet, velo celiņš arī tāda stiepjama lieta tomēr, vairāk to tomēr dēvēsim par velo infrastruktūru, kura it kā tiek pasniegt ļoti draudzīgi visiem tiem, kas pārvietojas ar velosipēdu, bet tajā pašā laikā pārbaudīsim, kā tad būs ātrāk, drošāk un labāk nonākt līdz Latvijas arhīvam. Šeit ar mani kopā ir Raitis. Sveiks, Raiti! Čau visiem! Tāpat arī Jānis. Sveiki! Sakiet, puiši, kā jūs šobrīd jūtaties, vai esat gatavi pieņemt izaicinājumu un mesties eksperimentā? Raitis dosies pa velo infrastruktūru, savukārt Jānis dosies pa ceļa braucamo daļu. Vai jūties droši un domā, ka pagūsi ātrāk nekā Jānis? Es jūtos droši, bet noteikti es nepagūšu ātrāk tā kā Jānis. Bet esmu sabijies no tā, ka es kaut kur varētu pazaudēt to veloceliņu pa ceļam, bet vadīšos pēc zīmēm, skatīšos un es ceru, ka būs ok. Un tad galā, tad jau redzēs. Jāni, saka, kā tavuprāt sanāks izkonkurēt Raiti? Man būtu kauns, ja neizdotos. Bet esi gatavs arī pieņem izaicinājumu un metamies iekšā eksperimentā? Protams, un pašam būs interesanti, cik būs tā starpība starp ielu un to infrastruktūru, tā saucamo. Lūk, divi dokumenti, Rīga TV 24 dokumenti, ļoti svarīgi, lai rītdien arī izdotos. Liekam somās. Raiti, tev viens. Jāni, arī tev. Tā kā viss tiek darbam sagatavos, lai nav tā, ka jātur vienā rokā un kaut kas ir aizņemts, tad visu ieliekam somās. Sagatavojam pārējo ekipējumu. Saprotu, ka Jānim būs viss jau ir, spidometrs ir uz vietas, bet Raitim ir brillītes, vai ne, saules brillītes. Tomēr laiks šodien mūs patīkam lutina pārmaiņas pēc. Jāsaka, dosimies noteikti ieņemt starta pozīcijas tūdaļ. Atgādinu vēlreiz, Raitis velo infrastruktūra, savukārt Jānis izmantos ceļa braucamo daļu. Domāju, ka mēģināsim sākt aptuveni godīgi. Virzīsimies mazliet uz šo pusi. Jānis varētu doties jau vairāk tā kā uz ceļu. Vai skatos šeit, velosipēdis tiešām ļoti aktīvi pārvietojas. Tātad, esam aptuveni vienā līnijā, vai ne? Tā, gatavība mums ir. Tūdaļ sākam. Uzmanību. Atgādinu vēlreiz maršrutu, jānonāk pie Latvijas arhīva. Tur jūs sagaidīs mana draudzene, un viņai arī nododiet sūtījumu. Draudzene Paula. Tātad sākam vēlreiz uzmanību, gatavību un start. Sākam braucienu. Es pievelku tuvāk to vietu, kur abi kurjeri sāk. Ir tā, ka viņi abi divi ir aprīkoti ar šādām GPS iekārtām, kuras sūta signālu apmēram reizi 10 sekundēs. Tādēļ kartē nebūs tik skaista bilde un viņi nebūs tik precīzi, kā viņi brauc precīzi tieši, tā teikt, dzīvajā ēterā pa ielām. Būs nedaudz 10 sekundžu nobīde. Tas, ko šobrīd var redzēt, ka Jānis Šteins, kurš brauc pa ielu, šobrīd izskatās, kad izrāvies tā kā priekšā, un Raitis Reinis, jeb kā šeit mums kartē Raiča, ir iepalicis. Šajā
brīdī, jeb šajā vietā Valdemāra ielā, braucot virzienā uz centru, labajā pusē ir gājēju un velosipēdu ceļš, kurš ir izveidots uz ietves. Vēsturiski tā bija ietve, bet laika gaitā viņa tika sadalīta ar līniju divās daļās, tādējādi nosaucot to par gājēju un velosipēdu ceļu. Un, jā, šobrīd mēs varam redzēt, ka Jānis Šteins ir nonācis līdz Alojas ielai. Pie Alojas ielas ir vieta, kur šis gājēju velosipēdu ceļš pāriet Valdemāra ielas otrā pusē, jeb kreisajā pusē virzienā uz centru. Un tādēļ arī varam redzēt, ka Raitis, kurš brauc par šo velo infrastruktūru, ir nedaudz nobīdījies otrā pusē. Tāpat laikā Jānis Šteins, kurš brauc pa Valdemāra ielu, izskatās šobrīd vismaz ir 1 kvartālu priekšā. Tas mērķis šodien mums ir arī saprast, vai ir izdevīgāk braukt pa ielu, vai izdevīgāk braukt pa speciāli riteņbraucējiem domāto veloceļu, gājēju velosipēdu ceļu. Un ņemot vērā to, ka jaunie ceļu satiksmes noteikumi, kad stāsies spēkā, paredz, ka nedrīkstēs braukt pa ietvi, tas nozīmē to, ka vietās, kur ir ietve, Raitis, kurš šobrīd brauc pa velo infrastruktūru, nedrīkstēs braukt pa ietvi. Viņam vajadzēs braukt vai nu pa brauktu, vai par gājēju velosipēdu ceļu. Un arī, ja šis gājēju velosipēdu ceļš ir blakus brauktuvei, viņam obligāti vajadzēs braukt pa šo gājēju velosipēdu ceļu. Jāatzīmē tā, ka līdz Bruņinieku ielai abiem diviem braucējiem ir viena iela, tikai mainās dažādas puses, tā kā pie Bruņinieku ielas Raitim, kurš tomēr brauc pa velo infrastruktūru, būs jābrauc pa Bruņinieku ielu pa kalnu augšā, un tad pa Skolas ielu. Es domāju, ka Skolas ielas velosipēdu ceļu mēs esam visi pamanījuši. Tāpat laikā ir viena nianse. Skolas ielā velosipēdu ceļam luksofora signāli ir daudz garāki, un tur ir 3 cikli. Viens luksofora cikls ir automašīnām, kuras brauc pa Skolas ielu, otrs luksofora cikls ir mašīnām, kuras brauc, pieņemsim, pa Dzirnavu ielu, jeb citu šķērsojošo ielu, un trešais riteņbraucējiem. Tas nozīmē to, ka katram no šiem satiksmes dalībniekiem ir jāstāv 2 lieki gaismas signāli, jānogaida, lai tikai varētu turpināt braukt. Tāpat laikā Valdemāra ielā tāda problēma nav. Ir tikai 2 cikli. Un tas jau parāda to, ka šajā vietā prioritāte visdrīzāk varētu būt cilvēkam, kurš brauc pa ielu. Ja mēs ņemam vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku, tad pirmā vietā ceļu satiksmes negadījumu ar riteņiem braucējiem notiek tieši uz ietvēm, jeb atrodoties kopā ar gājējiem. Tāpat laikā šeit velo infrastruktūra ir izveidota tieši uz ietvēm gājēju un velosipēdu ceļu veidā. Tas nozīmē to, ka statistika rāda to, ka tur vislielākās problēmas, infrastruktūra rāda, ka tur arī riteņbraucējiem ir jābrauc, kas nozīmē, ka nonāk pretrunā ar negadījumu statistiku. Pēc tam nākamā vietā, pēc policijas datiem. Pēc policijas datiem ir, ka negadījumi visvairāk ir autotransportam nogriežoties krustojumā pa labi. Kādēļ notiek šie negadījumi? Tāpēc, ka šoferīts tiešām nevar nekādi redzēt riteņbraucēju labajā sānu skatu spogulī, kas ir aiz afišas stabiem, aiz reklāmām, aiz barjerām, starp cilvēkiem. Tā kā te nevar arī pārmest šoferiem. Šobrīd, jā, šobrīd ir Bruņinieku ielai garām nokļuvis jau ir Jānis Šteins, un Raitis vēl ir pie Nītauras ielas. Jānis Šteins tātad brauc pa Valdemāra ielu, un viņš ir 3 kvartālus jau priekšā cilvēkam, kas brauc, jeb Raitim Rēnim, kurš brauc pa velo infrastruktūru, jeb gājēju velosipēdu ceļu Valdemāra ielā. Šobrīd Raitis ir aptuveni pie ķīmijas fakultātes, jeb pie Brijāna ielas, kur noteikti, manuprāt, viņš stāv pie luksofora, jo, lai šķērsotu Brijāna ielu, ir diezgan daudz jāgaida luksoforā, jo Valdemāra ielā braucošajiem ir arī papildu sekcija, un attiecīgi šī gaisma prioritāri tiek regulēta tiem, kas pārvietojas pa Valdemāra ielu. Tāpēc arī var redzēt, ka viņš jau ilgāku laiku stāv šajā krustojumā. Tāpat laikā Jānis Šteins jau ir nokļuvis līdz Stabu ielai un turpina kustību virzienā uz Vanšu tiltu. Tātad atgriežoties pie statistikas, šoferītis nogriežoties pa labi neredz. Un viens no tiem risinājumiem, kāpēc Rīgā šobrīd daudz kur veido velo joslas, tas ir veids, kā panākt, lai riteņbraucējs ir redzamāks.
Tā, atgriezīsimies pie mūsu braucējiem. Šobrīd man izskatās, ka viņu braukšanas temps, kāds bija sākumā, ir samazinājies abiem diviem. Un viņš, es pieļauju, kad ir samazinājies tādēļ, ka tuvāk centram, lielāks sastrēgums. Tas nozīmē to, ka arī riteņbraucējs uz Valdemāra ielas, šaurās Valdemāra ielas, kur ir viena josla katrā virzienā, bet pēc ceļa satiksmes noteikumi autovadītāji drīkst vizuāli sadalīt šo joslu arī divās vizuālās joslās un braukt viens otram blakām. Tādā brīdī, kad brauc šīs mašīnas viena otram blakām, riteņbraucējs tur arī nevar izbraukties cauri, tādēļ viņš stāv sastrēgumā kopā ar mašīnām. Nezinu, kādēļ mums Raitis ir iekavējies, un viņš atrodas tajā pašā vietā. Nu, skatīsimies. Nezinu, vai ir luksusafora signāls tik ilgi bija jāgaida, bet nu pastīsimies, kā tā dinamika attīstīsies tālāk. Šeit var redzēt, ka Raitis jau nokļūs ir esplanādē. Tepat laikā signāls nav pienācis kādu brīdi no Jāņa, kurš brauc pa Valdemāra ielu, gan jau tūlītās viņš arī būs. Esplanādē ir tāda problēma, ka uz Elizabetes ielas pie esplanādes Elizabetes skolas ielas stūrī ir luksofors, kuru var regulēt arī ar pogu. Tas nozīmē, ka riteņbraucējs pats var piespiest pogu un panākt savu labvēlīgā gaismas signālu. Tāpat laikā cauri esplanādē ir gājēju un velosipēdu ceļš. Tas nozīmē to, ka gājēji riteņbraucējiem iet vienā jūklī, un ir sevišķi parks, kur normāli ir, ka cilvēki iet atpūsties ar maziem bērniem, suņiem staigāt. Nevar būt tāda tranzīta satiksme cauri parkam ar velosipēdiem, un jāsaprot, ka cilvēks ir gājējs, ir pats galvenais, viņam ir prioritāte. Tādēļ gājēji staigā pa visu plato ietvi, un tur dažkārt notiek arī konflikti ar riteņbraucējiem. Un tepat laikā braucot pa brauktuvi, šādu konfliktu nav, jo pa brauktuvi ar suņiem, maziem bērniem neviens nestaigā. Un autotransports tomēr ir daudz prognozējamāks nekā gājēji, kur jebkurā brīdī var uztaisīt soli pa labi vai pa kreisi. Jā, paskatoties uz laiku, kā tad šobrīd sanāk. 11 minūtes ir pagājuši un 20 sekundes, kad viņi jau ir, es tā teiktu, gandrīz vai trešdaļu ceļa ir nobraukuši. Jā. Raitis ir pietuvojies jau pie Raiņa bulvāra. Pie Raiņa bulvāra arī ir luksofors, kurš ir regulējams ar pogu riteņbraucējiem. Tepat laikā nonākot Basteikalna parkā ir interesanta situācija, ka kopīgais gājēju velosipēdu ceļš, viņš maina virzienu. Krusto gājēju plūsmas, ir gājēju krusto riteņbraucēju plūsmas. Tādējādi tur diezgan bieži izveidojās konflikti. Interesanta situācija ir tieši uz Basteikalna tiltiņa. Jo uz Basteikalna tiltiņa ir uz zemes nokrāsots, ka vienā pusē ir gājējiem jāiet, otrā pusē ir riteņbraucējiem. Tāpat laikā ceļa zīme rāda, kuri novietot uz šī tilta, ka viņi pārvietojas abi divi visā platumā. Tātad juridiski taisnība ir lielāks prioritāte ir ceļa zīmē rādītājiem. Cilvēki, mēs vizuāli skatāmies uz zemes, un tur diezgan bieži notiek konflikti, ka riteņbraucēji rāda gājiem, tev ir jāiet tur blakus. Riteņbraucējs saka, kur tu staigā pa manējo velosipēdu ceļu. Pēc taisnības ir ceļazīme pasaka, kā rīkoties, un ceļazīme saka, abi divi var iet visu tiltu platumā, kas, protams, ir mulsinoši. Protams, ka šobrīd vēl tas laika intervals starp abiem braucējiem nav tik liels, un mēs nevarētu viennozīmīgi apgalvot, ka pa ceļu braukt ir daudz izdevīgāk nekā braukt pa velo infrastruktūru. Jā, velokurjeri tāpat laikā ir pieredzējušākie, profesionālākie riteņbraucēji Rīgas ielās, un tādēļ mēs tieši velokurjerus izvēlējāmies, lai būtu līdzvērtīgi samērojami spēki, lai nebūtu tā, ka varētu pārmest, viens ir svētdienas braucējs, otrs ir sacensībās piedalās. Tādēļ abi divi ir izvēlēti šodien mums arī velokurjeri. Šeit mēs varam redzēt, ka jau pie Daugavgrīvas ielas ir nonācis Jānis Steins, un tā liekas, ka pēc dažām sekundēm viņš jau varētu būt arī pie pašas Kalnciem ielas, pie Slokas ielas. To mēs tūlītās arī manīsim. Un tāpat laikā Raitis sāk braucienu augšā uz Vanšu tiltu. Pauli šobrīd jau atrodas Kalnciema un Slokas ielas krustojumā, un Pauli jau redz Jāņu Steinu, kurš brauc pa brauktuvi viņas virzienā. Tas nozīmē, ka tūlītās arī sagaidīs. Tūlīt varēs nodot sūtījumu. Tātad laikā mēs skatāmies, ir pagājuši gandrīz vai 18 minūtes, tūlīt būs 18 minūtes. Jā, čau! Tu esi pirmais, kas ir ticis klāt. Jā. Kā tev izdevās, kur ir aploksne? Aploksne ir Somā. Kāda bija satiksme šobrīd?
ļoti, nu, likās darba dienās neliekas, ka ir tik blīva tā satiksme. Vietās, ja, kur tagad es vienkārši stūmos, tur sanāca teiksim, apbraukt pa trotuāru vai kā veiklāk. Šobrīd tas bija noteikums tikai pa brauktuvi. Tikai es domāju, es nokritu uz nerviem ne tikai sev, bet arī mašīnām. Kā tev šķiet, kā veiksies otram puisim, kurš brauc ar riteni? Viņam kaut kad drīz arī vispār vajadzētu būt, vai ne? Drīz vajadzētu būt, un es domāju, ka viņš būs vēl, nu, viņam tas būs vēl neierastāk nekā man. Jā, kāpēc? Tās velo infrastruktūra, tā, teiksim, tā saucamā. Jā. Apgrūtina, varētu teikt, ka brauks. Es teiktu, loģiski. Arī, ja paskarās kartē, kā mēs esam spiesti braukt. Es braucu pa taisnu līniju, viņš līkločiem braukā. Un kopā ar gājējiem. Tā kā tas, man liekas, pilnīgi neloģiski. Tas nozīmē, ka viņam arī nāksies, ja viņš brauc kopā ar gājējiem, vairāk tā kā mēģināt apbraukt viņus un samazināt ātrumu. Savukārt tev braucot pa ielu kopā ar automašīnām, tev tomēr iet ātrāk. Nu, jā, es teiktu, vairāk tas ir tās problēmas un ne tajā, ka viņam ir jābrauc, nezinu, ka tas jābremzē, bet vienkārši viņam ir jābrauc ar gājējiem, kuri nereiķinās, ka tur būs velosipēdi. Man liekas, tur arī nebūtu vieta velosipēdam. Ātrums, kādā tu brauc, bija tāds pats, kā tu ikdienā brauc, vai šoreiz tu brauc mēģināji arī ātrāk tomēr, lai tiktu pirmais? Sākumā likās, ka tur būs bez variantiem, ka es vinnēšu, bet tad, kad es jūtu tajās sastrēgumos, ka es sāku ļoti apstāties, tad uz beigām jāsaka, es jau diezgan ieskrējos uz tā Apstāties sastrēgumos, tas bija tajā brīdī, kad pie luksafora kāda, jo, teiksim, ja arī būtu uz Vanštilta sastrēgums, tu jau varētu braukt garām viņiem, vai ne? Jā, un Vanštilts viņš vienkārši sanāk bišķi platāks. Valdemāra iela sanāk ne īsti tur ir viena josla, ne īsti divas. Nu, tur ir it kā viena, bet mašīna stāv pa divām, un cik es saprotu, arī tā drīkst stāvēt. Un tad, kad viņas nostājās divas blakus, tad tur vairs garām, piemēram, es netieku. Savukārt otrs puses brauks, pieņemsim, pāri Vanštiltam pa gājēju ceļu? Vai arī? Viņš pa gājēju ceļu, jā. Un arī, ja tu gribi veikli braukt, un tie cilvēki arī, tomēr iet visādi. Man liekas, viņam arī nebūtu jāskatās, kā velosipēdis tur starp viņiem lavierē. Un ikdienā arī, principā, sanāk, ja jāstrādā ir braucot tomēr ar riteni, tad šī infrastruktūra traucēja varbūt nonākt kaut kādā laikā, vai kaut kādā vietā konkrētā laikā, vai arī tomēr labi, ka tāda ir? Protams, ka labi, ka tāda ir. Vienkārši ir ļoti tas diskutējumi, vai to vispār var nosaukt pa kaut kādā mērā velosipēdam piemērot. Tas vienkārši ir vieta atņemta gājējiem, kur agrāk bija tikai gājējs, tur uzkrāsojot līniju un pieliekot zīmi, tas tika pasludināts pa kaut kādā velo celiņu vai velo joslu. Man liekas, pilnīgi muļķīgi. Un tagad sanāk, ka tā ietve ir jādala, principā, uz pusēm. Iepriekš tu mūs arī neredzēji, vai tu vienkārši... Es sapratu, mēs uz krustojumu, ka mēs tiekamies. Mēs atnācām jau konkrētāk te tieši pie arhīva, domājam, ka, lai būtu uz pagriezienu vairāk. Pagaidām neredzam arī otru puisi, mēģināsim sagaidīt viņu. Neredzam pagaidām. Šobrīd viņš mums ir kaut kur iepalicis, un mēs viņu neredzam. Iespējams, ka signāls kavējas visdrīzāk. Tā. Te vēl turpina braukt. Jā, viņam jādodas pa Namēja krastmalu, pa Durbes ielu, tikai tāpēc, ka šeit pa taisno nekur pāri viņš nebija iespēja viņam nokļūt. Un tad tālāk par Daugavgrīvas ielu, par veco Daugavgrīvas ielu, gar Latvijas bankas naudas krātuvu, un tur gan beidzamā vieta, kur viņš atkal var uzbraukt uz brauktuvus kopā ar mašīnām un nokļūt līdz arhīvam. Tas nozīmē to, ka, ja mēs skatāmies, kur ir atkal potenciālās bīstamības vietas, tad visi ceļi, ielas, kas nāk ārā, pieņemsim, no Ķīpseles, izbrauktuves un iebrauktuves Olimpijā, atkal iebraukšanas Ķīpselā, visi krustojumi ir potenciālās bīstamības vietas, kuras vairāk notiek ceļa satiksmes negadījumi. Šajā gadījumā cilvēkam, kas brauc pa velo infrastruktūru, šīs bīstamās vietas ir daudz vairāk. Vēl arī Durbes ielā, kur varat redzēt visi šie ceļi, kas nāk ārā, ceļa zīme dodiet ceļu ir izveidota aiz gājēju velosipēdu ceļu. Tas nozīmē to, ka riteņbraucējiem šīs mašīnas ir jāpalaiž un priekšroka ir autotransportam, kas brauc ārā. Izņemot, ja tās ir blakus teritorijas. Izbraucot no blakus teritorijām, autovadītājiem ir jāpalaiž riteņbraucēji. Un tā tad jautājums ir tāds, kā ir drošāk.
vai nu braukt pa vienu ceļu, kur bīstamība var būt no mašīnām, bet nav no gājējiem, bet tāpat laikā varbūtība šai bīstamībai ir daudz, daudz lielāka, jo krustojumi uz šos gājēju velosipēdu ceļiem ir daudz vairāk. Es izmērīju attālumu, kāds ir braucot pa gājēju un velosipēdu ceļu, un pat taisnām pa Valdemāra ielu, sanāk, ka tiem cilvēkiem, kas brauc pa gājēju velosipēdu ceļu, attālums ir aptuveni 2 kilometri garāks nekā tiem, kas brauc pa taisno, pa ielu. Tas ir vēl viens no aicinājumiem riteņbraucējiem tomēr censties vairāk braukt pa brauktuvi. Tāds ir arī mērķis grozījumiem ceļa satiksmes noteikumos, ka censties vairāk braukt pa brauktuvi, tas mazina iespēju ceļa satiksmes negadījumiem. Protams, nianses un detaļi tā, ka negadījumi, kas notiek ar autotransportu, daudz smagāki nekā tie, kas notiek ar gājējiem. Tāpat laikā varbūtība nokļūt negadījumā ir daudz lielāka braucot par ietvēm. Mazākā negadījumā, bet tomēr negadījumā, jo 85% no negadījumiem ar riteņbraucējiem ir tieši ar gājējiem. Jā, mums ir tā, ka raiti pavada arī kravas velosipēds. Un kravas velosipēdā mums šoreiz ir operators, kurš filmē, kā izskatās šī braukšana pa velo infrastruktūru. Un kravas velosipēdām ir tā priekšrocība, ka tomēr viņā var vest kravu. Pat operātori mierīgi var vest ar velosipēdu. Tāpat laikā, vai mūsu velo infrastruktūra ir izbraucama ar kravas velosipēdu, ar pakāpieniem, ar stabiem par vidu. Un tāpēc iespēja braukt pa velo infrastruktūru Latvijā nevienmēr ir realizējama, jo vienkārši velosipēds netiek cauri caur stabiem, caur kokiem, apmalas, kāpnes. Ļoti bieži mums velo infrastruktūra beidzās ar margām vai ar liftu. Tāpat laikā raitis jau man ziņo, kad ir jau redzams finišā. Tas nozīmē to, ka viņš jau tojās. Stop! Jā! Čau! Nu, kā gāja? Tev arī ir sūtījums man? Man arī sūtījums, jā. Labi. Vilksim ārā. Otrās klases. Vai ne? Lūdzu. Kāds ir laiks? Zini, kādā laikā atbraucāt? Laiks, ja godīgi, es neuzņēmu. Man saka 20 minūtēs. Kā bija braukt pa infrastruktūru velo? Nedaudz vajag visu, lai nosēžās viss. Bet uzreiz varu pateikt, pirmais galvenais ir pagaidām vēl gājēji un riteņbraucēji īsti, kā lai saka, nevis nemāk, bet nesanāk miedarboties. Vienam ar otru. Teiksim, riteņbraucēji arī iet pa gājēju pusi, un gājēji savukārt iet pa riteņbraucēju joslu. Tas man pats galvenais, kas krīt acīs, ka kišmiša rozīnē, viss kopā, visi barā. Nav tā, kaut arī tur līnija ir skaisti savilkta, tur ir gājējs, tur ir riteņbraucējs, jā, bet tas tā pirmais, kas acīs krīt. Tad galvenokārt tas arī ietekmē to, ka cik ilgi tomēr jābrauc, bija jāpiebremzē, bija jāapstājās, jāpalaiž gājēji. Bija ļoti, uz Vanču tilti tīpaši tas bija, jo tur līnijas pilnīgi nekādas nav. Tur neviens nevar saprast, pa kuru pusi, it kā pa labo pusi brauc vai ne, riteņbraucējs, bet gājējs pa to pusi un tā. Uz skolas, protams, uzreiz jāizceļ skolas ielas celiņš, tur ir, nav kur piesieties. Niansītas varbūt, jā, bet tā, tur gājējs praktiski nav. Varbūt tikai tie, kas kāpj ārā no mašīnas, to arī video varēs redzēt, un kas attaisa durvis vai tad es skaļāk nobļaujos vai zvaniņu uzdzinzinu vai ne. Un tad viss ir ok, bet tas, tur jā, bet pārsvarā saku, ka viss saplūst kopā, gājējs ar riteņbraucēju. Šajā gadījumā vienīgais tev principā šī satiksme netraucēja vai sastrēgums netraucēja? Jā, manuprāt, es vienu brīdi pat savu kolēģi apsteidzu. Man tādas aizdomas, jo es sākot no Brijāna ielas, Valdemāra Brijāna krustojums, es redzēju, ka visa Valdemāra iela stāv. Kā tur ričuku izspraukties, teiksim, diezgan sarežģīti. Un es likās, ka es biju līdz kaut kādam nacionālam teātrim pat bišķi ātrāk nekā mans kolēģis Jānis. Es negribētu arī baigi novelt to visu, to vainu uz to velo infrastruktūru, ka tur, protams, tas viss vēl mums tādās kā attīstības posmā, un tāpēc negribētu to visu lamāt tagad, to, kas visu tur nav sazīmējuši, sakrāsojuši. Jo mēs vēl īsti neesam pieraduši pie tā, vajag vēl gadiem jāpaiet bišķiņi. Jo ar katru gadu tā situācija arvien uzlabojas, un gājēji arī sapratīs, ka
ka tur ir jāiet viņiem un ritmbraucējiem jāiet tur. Nu, protams, ka gadās tur uzkāpt un tā, tas nekas jau slikts jau nav. Bet vienkārši pašlaik viņi īsti vēl nesaprot iedzīvotāji. Bet, nezinu, ar laiku tas viss mainīsies un viss būs forši. Tad līkums, kurš bija jāveic, ir 8 minūtes lielāks. Tātad secinājums ir kāds? Tas, ka neviens cilvēks negrib braukt 2 kilometru līkumu, ne ar mašīnu, ne ar kājām iet, nebraukt ar riteni. Un tādēļ, vai mūsu velo infrastruktūra atbilst riteņbraucēju vēlmēm, šis eksperiments to arī pierādīja. Nē, braucot ar riteni pa viņiem īpaši radītiem apstākļiem, cilvēks nav ieguvējis. Viņš drīzāk ir zaudētājs. Gan laikā, gan drošības ziņā. Tādēļ tas arī bija mērķis uzzināt, noskaidrot, kā ir labāk, vai braukt ar riteni pa brauktu, vai par gājēju velosipēdu ceļiem. Paldies, uz to arī atvedamies, un nākamajā raidījumā būs vēl citi eksperimenti.